Kad cilvēks ir gatavs, pie viņa sāk nākt iespējas. Un galvenais tās ir neizniekot. Kad cilvēks nav gatavs, prāts izdomās visādus attaisnojumus, lai neiedziļinātos šajā pieredzē. Mūsos bieži notiek iekšējā cīņa. Viena balss saka, es gribu, otra balss saka, es negribu, un mēs īsti paši nesaprotam, kas ar mums notiek. Jums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kad jūs jūtat šo cīņu, es gribu un es negribu. Tās patiesībā ir programmas, kas bremzē un palēnina jūsu izaugsmi un jaunu līmeņu sasniegšanas procesu. Ja jūsos ir kaut kādas vēlmes, ar kurām jūs cīnaties, tad tas ir jārisina zemapziņas līmenī. Un, kad mēs strādājam apziņas līmenī, tas ir ļoti virspusēji, un tas praktiski neko nerisina. Ja vēlaties atbrīvoties no šīm te programmām, saprast sevi, apziņas līmenī vienkārši to izdarīt nevar. Jo, lai izdarītu kaut kādas izmaiņas, vienalga būs jāpieslēdz zemapziņa. Un tas attiecīgi pavērs jaunas iespējas un dos pavisam citus rezultātus. Tas atvērs tavu iekšējo potenciālu, kas varbūt vēl ir guļošā stāvoklī. Tas palīdzēs tev savienoties pašam ar sevi, ar savu būtību un galu galā sākt dzirdēt sevi, saprast sevi. Katram no mums ir savs visuma centrs. Mēs katrs atrodamies savā visuma centrā. Un, kad tavā visuma centrā notiek kaut kādas izmaiņas, tas sāk mainīt visu apkārt. Un tam nav nekā kopēja ar pozitīvu domāšanu. Par pozitīvu domāšanu mēs parunāsim kādā no nākošajiem video. Bet, ja tu esi gatavs kaut ko mainīt sevī, tad piesakies uz bezmaksas konsultāciju. Paskatīsimies, kas konkrēti tev traucē un ko tu vari darīt, lai dotos savā jaunā izaugsmes līmenī, kas bez šaubām ietekmēs visus nākošos notikumus.